Mūs iespējams nosodīs, bet piedodiet, nereti tikai tā var uzzināt notikumu, likumu un sabiedrības īsto seju. Kā ir patiesībā? Aizliegtais paņēmiens. Lai Latvijas galvaspilsētā būtu tīrāks gaiss un lai tā būtu zaļāka, Rīgā un tās apkārtnē top arvien vairāk veloceliņu. Arī pilsētnieki, izvēloties veselīgāku dzīvesveidu, aizvien biežāk uz un no darba dodas ar velospēdiem, un tādējādi velospēdu kļūst arvien vairāk, un to tirdzniecība kļūst arvien vērienīgāka. Līdz ar šo tendenci aktīvāk kļūš arī velospēdu zagļi, jo ir taču ko zagt, ir ko pārdot, jo velospēdu cenas dažkārt pārsniedz pat vairākus 100 eiro. Policija un velokustības pārstāvji nereizi vien sabiedrību par to brīdinājuši un aicinājuši pret savu jauno īpašumu izturēties vērīgi un neatstāt to kā vieglu kumosu zagļiem. Izplatīti dažādi padomi, kā velospēdu labāk pieslēgt, kur un kā to darīt, un varētu domāt, ka sabiedrība ir labi nodrošinājusies pret to, lai velospēdus viņiem nezaktu, bet zagļi savukārt ir kļuvuši piesardzīgāki. Bet kā ir patiesībā? Labvakar, skatītāji, labvakar aizliegtajā paņēmienā, un šovakar mēs runāsim par to, cik droši ir atstāt savu velospēdu nepieskatītu Rīgā. Sākusies ir sezona, un ne tikai velobraucējiem, bet arī velozagļiem. Mēģināsim tādus noķert, iesim uz Lombardiem, kur it kā nonākot zaktie velospēdi, un runāsim par vairākiem svarīgiem drošības aspektiem. Piemēram, kā pareizi savu velospēdu piesprādzēt. Skatāmies operācija Velozagļi. Operācija Velozagļi. Operācijas uzdevums noskaidrot, cik droši Rīgā ir atstāt nepieskatītu savu velospēdu, kāda loma ir tā piesprādzēšanai, kādā veidā to vislabāk darīt un kādus velospēdus vēlas zagļi. Operācijas laikā eksperimentu nolūkos Rīgas centrā izvietosim vairākus velospēdus un lūkosim, cik drīz tiem pieteiksies citi potenciālie saimnieki. Intervēsim arī kādu pieredzējušu velozagli, kurš kopumā nozadzis vairāk nekā 200 velospēdus un ar to pelnījis sev ienākumus kārtējai наркотику devai. Велосипеды я краду, потому что, надо на что-то прожить, да, потому что и плюс еще на дозу нужно, да. Вот, и поэтому и краду, а краду уже лет 11-12, наверное. Viņš kā eksperts aplūkos arī vairākus velospēdus un to stiprinājumus velo novietnē Zaķu salā, kur tos atstāja televīzijas ēkas darbinieki. Kurus velospēdus no tiem viņš zaktu un kurus viņš varētu nozakt dažu minūšu laikā. Operācijas laikā iepazīsimies arī ar citiem zagļu stāstiem, analizēsim, cik stiprs ir velospēdu slēdzenis un skaidrosim, kur velospēdi nonāk pēc to nozagšanas. Apmeklēsim vairākus Rīgas lombardus un eksperimentu veidā tajos gan nodosim svešam cilvēkam piederošu velospēdu, gan kāda mamma centīsies to atgūt. Tāpat analizēsim, vai velospēdu ir vērts apdrošināt, vai ir vērts to reģistrēt un cik lielā mērā par velospēdu drošību domā veikali, pie kuriem tos var novietot. Un kā no velozagļiem uzmanās paši velobraucēji. Daļa no operācijas notiks sadarbībā ar Rīgas kriminālu policiju. Operācijas ilgums 2 nedēļas. Izziņai. Pērn Rīgas reģionā tika nozagti gandrīz 2000 velospēdu, kas ir apmēram par 1/4 daļu vairāk nekā pirms gada. Šī gada 5 mēnešos nozagt jau apmēram 400 velospēdi. Kopumā velospēdus zog 2 reizes biežāk nekā automašīnas un atrod aptuveni 3 reizes retāk. Ja no nozagtajām automašīnām policija atgūst apmēram pusi, tad velospēdu gadījumā atrast policijai izdodas tikai katru 7. vai 8. velospēdu. Galvenais šovakar šajā operācijā līdz sekos 3 mani viesi. Labvakar! Visi! Dāvis Ķepīts, Rīgas reģiona krimināla policijas pārstāvs un tieši vada nodaļu, kas nodarbojas ar velozagļiem. Jānis Bašins, Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents, un Māris Zanders, žurnālists, bet šajā gadījumā es tev esmu aicinājis kā velospēdu saimnieku, velospēdu speciālistu, un arī Mārim ir nozagts velospēds savulaik. Skatāmies operāciju. Operācija Velozagļi. Un mūsu operāciju sākam ar velospēdiem mānekļiem, kurus eksperimentu nolūkos izliksim, kā esmu velozagļiem Rīgā Centrāla tirgus rajonā.
Policija gan sākotnēji brīdina, ka pirmkārt jāgaida iespējams būs ilgi, pat vairākas dienas, jo, lai arī velozādzību skaits ir liels, pievilināt zagļus tik viegli nemaz nesot. Otrkārt, netālu no centrāla tirgus atrodas policijas iecirknis, kas zagļus varētu atturēt no zakšanas kārdinājuma. Bet mēs nolēmjam mēģināt. Mūsu rīcībā ir 2 velospēdi. Vienu no tiem pieslēdzam ar slēdzeni, otru gan ne. Taču vienalga arī par nepiesprādzētu velospēda paņemšanu draud krimināla atbildība, jo tā tomēr ir svešas mantas piesvināšanās. Vērojam notikumus. Ir pagājušas mazliet vairāk kā 2 stundas, un nepieslēgtais velospēds tiek nolūkots. Stop! Stoj! Izsaucam policiju un sākam pārunas. Nu, cik tad mēs daudz zogam tos riteņus pastāstīt? Pirmo reizi, nu. Kā tas ir tā pirmo reizi? Ko? Nu, tak tiešām piedod, lūdzu. Nu. Nozag riteni. Gribēju nozagt. Noķēra. No tā ir. Ja, nu, veču palaižat vaļā, nu. Nu, nevaram mēs laist tev vaļā. Nevaram. Nu, tāpēc, ka nevaram. Nu, esat cilvēki. Nu, nevaram laist. Es patvers mēs dzīvoju, pats nabaks. Kā tev sauc? Ģirs Bušs. Nu, redzi, ģird, bet nu nedrīkst zakt riteņus. Es zinu, mēs vairāk lai nedarīšu. 40 palaižat vaļā, veči. Bet mēs nevaram tev laist vaļā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mums ir Pateiks jāpagaida. priekšniecībai, ka es aizbēgu. Nu. Davai, es klusiņām aiziešu. Es tev tikšai, es vairāk nekad to nedarīšu. Nu, pasaka, cik tu riteņus jau esi šidā nozagts? Nevienu. Nekād? Nevienu, nekad. 40. Nekad dzīve. Gāju garām, domāju, pārdošu maizītai, šnabī, ko tam pašām cigaretēm būs. Tā tad nav ņēmis nekad un nevienu velospēdu, taču tajā pašā laikā viņš izrādās ļoti zinošs, kur un ko var nodot un cik var dabūt. Nu, pat cik šitādi var pārdot? Šitādi te? Jā. Nu, cik tu dabūtu? Nu, pa большому счету kaut kādu 30 dabūtu. No 30, jā? Jā, kaut kur tā. A kur pieņem šitādus? Barholkā? Latgalītē? Jā. Pastāst, kā tu nosaka riteņa vērtību, cik vērts viņš ir? Nu, es taču redzu, es tak lēsu stūks. Ko tu redzi, cik viņš maksā? Es nezinu, nu, es domāju, veikalā jauns viņš maksā kaut kur ap 2 sotakiem. Bet Latgalītē tā uz sitienu pa 30 varētu aiz, nu. Jā. Ir klāt arī policija, un vēlāk jau izrādās, ka nekāds nejaušais eņģelis šis vīrs nav. Vairāk kārt tiesāts par sīkām zādzībām, arī velospēdi ir bijuši viņa gaumē, un šoreiz draudz sods. Atkārtojam šo operāciju otrā dienā, un arī nepaiet ne 2 stundas, kad kādam jau mūsu velospēds ir vajadzīgs. Es gribēju uzprasīt, kā velospēds, es gribēju uz policiju aizvest. Nu, kāpēc tu viņu aizteici? Ko? Kāpēc tu viņu aizteici? Nu, tāpēc, ka viņš nomests bija zemē. Nu, kā viņš nav nomests, viņš ir nolikts. Nu, vienkārši cits kāds iet un savāk, tāpēc arī viņu paņēma un nolikt. Labāk tu savāk? Ko? Labāk tu savāk? Nē, es gribēju uz policiju aizvest viņu. Tāpēc jādara svešas manas uz policiju. Jā. Nē, nu labi, lai stāv šeit. Man nevajag. Kur ir garantija, ka tu nezoc tos riteņus šidā? Nekad neesat, naudas ir vairāk nekā vajag. Tirgo viņš no ratiem pārdodot konfektes. Vispārējie viņa radinieki gan jau esot Anglijā, jo te īsti nopelnīt nekā nevarot. Pret kā man jāgādā? Bet kāpēc tu baidies? Es nebaidos. Ko? Jūs man vienkārši laiku kavējat. Pēc brīža uzrodas arī kādi nesaprotami tirgus sanitāri un vēlāk arī policija. Pirmā velosipēdistu mācība tātad ir neatstāt savu velospēdu nepieslēgtu. Tas ir zagļu visvieglākais laupījums, jo slēdzenes trūkums ļoti ātri tiek pamanīts. Un ja velospēdu nepaņems kāds rūdīts zaglis, tad lūk, kāds labticīgs cilvēks to centīsies nogādāt policijā. Lai gan galu galā izrādīsies, ka policijas iecirknis atrodas pavisam citā virzienā.
Velosipēdu zagļus nevajag novērtēt arī par zemu. Tā ir otra atziņa, kas jāņem vērā velosipēdistiem, un ko tagad sapratis ir arī viens no veloveikaliem Rīgā, kurās 600 eiro vērts velosipēds tika nozagts pārdevēja acu priekšā. Tas notika šogad martā. Ienāca normāli ģērbs klients, sportiski ģērbs klients, bet viņš neraisīja nekādas aizdomas, izvēlējās savam augumam paredzētu riteni, savam ģērbšanās stilam paredzētu riteni. Ļoti pieklājīgi runāja ar pārdevēju, paņēma riteni, apskatījās, izvēlējās papildu aprīkojumu, dubļu sargus un saslēdzēju. Un pajautāja, vai pirms pirkuma varētu veikt testa braucienu. Mums tā ir normāla prakse, jo velosipēds gluži nav dators. Uz viņu vajag uzkāpt, ar viņu vajag izbraukt, lai saprastu, vai viņš der vai neder. Tad viņš atstāja pārdevējiem savu somiņu, kurā kaut kas bija iekšā. Un likās, ka viņa nav ne tukša, neko, tur bija svars. Un izbrauca mazus 2 aplīšus pie veikala, un pārdevējs gaidīja ārā turpatās. Tas būtu 10 metru attālumā, un 3. aplītī nobrauca lejā lielā ātrumā pa kalnu, pārdevējs viņu vairāk nepanāca. Somiņa izrādījās butaforija, bet velosipēds bija jau prom. Par laimi šajā gadījumā šo visu bija fiksējušas novērošanas kameras, un policija atrada gan pašu braucēju, gan arī velosipēdu, kurš jau bija nodots Lombardā. Tas, ko mēs dzirdam no klientiem, ko mums viņi saka, pārsvarā ir 2 tās prakses. Viena prakse ir vest uz Lombardiem pēc iespējas ātrāk, otra prakse ir vest projām uz Lietuvu, un savukārt pie mums nāk riteņi no Lietuvas. Robežas ir vaļā, un šāda schēma ir pilnīgi iespējama, ja vien naudu par velosipēdu nevajag tūlīt uz karstām pēdām. Veikala saimnieks kā iemeslu, kāpēc tik daudz zog, min ne tikai zagļu izveicību, bet arī pašu cilvēku nolaidību un arī skopumu. Proti ir cilvēki, kuri dažkārt atļaujas pirkt velosipēdu par te 1000 eiro, bet slēdzeni izvēlas vislētāko. Lētākās šobrīd caurmērā maksā ap 6–7 eiro, bet dārgākās līdz pat 100 eiro. Jo šeit ir, pieņemsim, galīgi maza trosīte. Arī šāda trosīte aizkavēs cilvēku, kuram nav nagu šķērītes kabatā. Šāds te saslēdzējs, kurš nemaldos maksā 6–7 eiro, ka tas ir labais, jo viņš izskatās pietiekami resns. Bet finālā mans draugs, kaut gan es viņam ilgi stāstīju, ka tādu nevajag pirkt, viņš tieši tādu nopirka, un tas bija tieši 4 sekundžu jautājums zaglim zem kamerām pārkņemt viņu un aizbraukt. Šitas jau kaut kas ir labāks, te ir kaltā ķēde iekšā. Viņa izskatās masīva, viņa jau atbaida potenciālo zagli ar to, ka viņa ir liela un ka viņai viņa nebūs viegli tikt galā. Šo konkrēto ķēdi, kaut gan viņa ir diezgan pasmaga, un tāpēc cilvēki viņu negrib pirkt, bet viņa, kur rodās svars, tur ir kārtīgs dzelzs iekšā. Šī ir atnākuši vairāki klienti, kad ir saplēstas slēdzenes, ka viņi paši ir zāģējuši pušu, bet ritenis ir palicis dzīvs. Šo konkrēto zaga mūsu pašu darbiniekam riteni, ko viņi izdarīja, viņi mēģināja laust ar lielu stieni, šo kniedu izlaust. Tad viņi mēģināja slēdzeni saurupt, tas viņiem arī neizdevās. Viņi apzaga to riteni, bet cik viņi varēja apskrūvēt sēdekli un kādu priekšējo riteni laikam nozaga, bet ritenis pārējais palika uz vietas. Ritenis nostāvēja mēnesi uz ielas, jo pats darbinieks mēģināja pēc tam sazāģēt 2 vietās ar dzelzs zāģīti. Viņš 10 minūtes zāģēja, kā jūs redzat, viņš ir ticis 1,5 milimetru viņā iekšā. Pēc tam viņš meklēja fleksu un tikai ar fleksu ar vadiem, jo arī fleksu uz baterijām neņēma šo saslēdzēju. Bet ko par velosipēdu slēdzenēm un pašiem velosipēdiem saka īsts un rūdīts zaglis, kurš savā dzīvē nozadzis vairāk nekā 200 velosipēdus. Ierodoties televīzijā pirms intervijas, aicinām viņu iepazīties ar nelielo veloparku, kas atrodas pie Zaķu salas ēkas durvīm. На данный момент у меня большие, но я обычно флексом вот так вот обрезаю, чтобы мне было легче вот примерно наполовину, да, я их обрезаю, чтобы мне было легче в сумку засунуть, чтобы их не было видно. И потом вот все обрезаю. Ни один из этих вот я по фирме смотрю, то что вот я бы ни один из них бы не взял, но вот этот вот, он плохо, да, прикручен. Лучше делать вот так, через колесо, да, его. Вот этот вот вообще запросто можно открыть. Вот, допустим, я даже если своими ножницами возьму, да, вот так вот сделаю, 1, 2, да, и будет уже замок открыт. Конечно, главное сила, чуть-чуть ум и сила. Этот вообще тоже запросто, потому что, он даже тоньше, чем вот этот вот, да. Даже вот так вот я сделаю, да,
примеру, да, вот так нажму ногой, и он уже отломается. Rezultātā Zaglim šiem velobraucējiem ir divas ziņas - viena slikta un viena laba. Sliktā tā, ka ar jebkuru no šīm slēdzenēm viņš tiktu galā maksimums 1 minūtes laikā. Labā savukārt tāda, ka neviens no šiem velospēdiem nav tā vērts, lai ar viņiem krāmētos. Paraugu demonstrējuma nolūkā viņam atļaujam arī vienu trosi, kā teica, pārkost. Берешь без разницы, где ты берешь, все. Все, замок откусан. Aptuveni 30 gadus vecais puisis ir tiesāts vairāk kārt par velospēdu zādzībām, no tām 2 reizes. Nu jau iekritis 3. reizi. Zakt riteņus gājis kā uz darbu, un viņam nereizi nav gadījusies slēdzene, ko nevarot atlaust, pat visdārgākās. Zadzis ne tikai Latvijā, bijis gan Anglijā, gan Grieķijā un Kiprā, un uz visiem šiem varoņdarbiem zinušas narkotikas, no kurām viņš ir atkarīgs. Велосипеды я краду, потому что, ну, надо на что-то прожить, да, потому что и плюс еще на дозу нужно, да. Вот, и как бы вот поэтому и краду, а краду уже лет 11-12, наверное. И краду только самые дорогие, вот, потому что это самое, смысла нету брать дешевый вариант. Мне их нужно будет 5 своровать, чтобы это самое получилось так, то что, ну, там или на дозу, или прожиточный день, так скажем. А когда берешь дорогой, хватает, на сутки хватает у меня денег. Куба, там, брейк, потом кросс, вот. Ну, все вот эти вот дорогие фирмы. Вот. Да, выше 500 евро. Вот самый дорогой у меня был 2000 евро. Такая рама легкая. Вот. Бывает такое, то, что вот его берешь, да, а они чипованные, да, ну, то бишь GPS на них. Velospēdus pārdevis gan Latgalītē, gan nesis uz Lombardiem. Protams, tūkstošus par tiem tur neviens vairs nemaksā, un tomēr skatās, vai velospēds ir zakts vai nē. Bet arī pret to esot savas receptes. По полстоимости практически это считается, да, ну, зависит от качества, да, в каком состоянии. И в основном вот я как бы сдавал вот к Янису, да, вот на Латгальский рынок, это как его, погоняло у него, когда его тоже там прижала вот эта служба, да, полиция, вот, то он сказал, что лучше полными не нести, а нести по запчастям, разбирай, там допустим, по колесу, там, раму относить, там, педали. Когда он не брал, допустим, в основном вот на Меркеля, там, вот, в 24 ЛВ, там, ну, или по райончикам, там, в 24 ЛВ берут вообще ворованное, без проблем. Вот. И вот когда я как бы еще не был в черном списке в 24 ЛВ, да, это самое, вот все время туда сдавал. Ну, когда уже получалось так, то, что я в черном списке, я искал какого-нибудь человека там за 5-10 евриков, знаете, ну, там, или из знакомых, там, или знакомых знакомых, вот, там созванивался, то я им платил, они на свое имя, ну, то бишь, я закладывал на их имя. Arī Zagļa medību lauki ir bijuši visdažādākie – līdis uz balkoniem, ložņā pa pagrabiem, garāžām un privātmāju pagalmiem. Bet pirms tam visu rūpīgi plānojot. Да, с балкона 1, 2 и максимум 3 этаж. Вот, это вот такие вот ходовые, так скажем, вот, которые вот можно сделать. Вот. И залезть тоже легко по балконам. Вот. Но люди, видите, неосторожны, то, что они на балконах оставляют, понимаете, иногда и не пристегнутым, а иногда, когда пристегнуты, он не какой-нибудь железки, там, а просто пристегнуты. Ну, это вообще, ну, запросто можно сделать. Днем смотрел по балкону, вот, и если там что-то получил, видел, там уже сфотографировал, ночью все сделал. Да, ну, сфотографировал на память, я имею в виду. Вот. И если не было ничего по балконам, шел в какие-нибудь гаражи,
Вот, гараж открывал, там смотрел, есть ли велосипеды там или что-то там. Gala rezultātā gan viņš iekritis uz GPS sistēmu, kas ir iebūvēta dārgākajos velospēdos un ar kuras starpniecību var izsekot velobraucēju pārvietošanās maršrutu. Šādas velospēdas kā viltus ēsmas velozagļu ķeršanā pat labam izmanto arī policija. Šeit vēl der pieminēt, ka knaiblis, ar kurām velozagļi pārknieba slēdzeņu troses, nav nekāds ekskluzīvs darba piedarums. Pārliecināmies paši, ka tirgū Latgalīte tādas var nopirkt par 6 eiro pie Vitālija. Скажите, кусачки для троса есть? С той стороны, видишь, белая раниловая крыша. С той стороны третий киоск найдешь в Италии. Спасибо. Ejam meklēt Vitāliju. Здрасте. Виталик? Да. Кусачки для троса нужны. Есть кусачки? Меня к вам отправили, именно к Виталию сказали. Ну, я не знаю, для какого троса. Ну, что-то похожее на эти, как бы, которых велосипеды. Такие что-то надо? Да, что-то подобное. Вот такое могу предложить. Баушечку, вот целенькую. Ага, почем? Евриков 6. 6 евро? Да. Окей. Они где-то 12 стоят новые. Ага. Operācija Velozagļi. Par to, ka slēdziens neglābi, pārliecinājās arī Madara un viņas draugs, kuriem pirms mēneša nozaga 2 velospēdus uzreiz pie tirdzniecības centra Riga Plaza. Abu velospēdu kopējā vērtība bijusi ap 900 eiro. Riteņi tika pieslēgti ar slēdzeni abi kopā un apmēram pusstundas laikā tika aizdzīti projām cilvēku acu priekšā. Viņi abi bija saslēgti kopā ar vienu slēdzeni, kas maksāja apmēram 50 eiro, un veikalā mums garantēja, ka gaišā dienas laikā šos riteņus neaizdzīs projām, bet diemžēl aizdzina. Cilvēki teica, ka neko nav redzējuši, bet šoka brīdis, kā iznāca ārā un nav riteņi. Viss, vairāk jau neko, tikai jārisina problēma. Mēģinājām īstenībā atrast turpatās uz vietas, izstaigājām pa krūmiem, izvazājāmies, bet neatradām neko. Lai arī veikala apkārt novēro kameras uz velo novietni, to skats izrādās nav bijis pavērsts, kas zagļus arī iedrošinājis. Bet policijai dod mazas cerības, ka velospēdus atradīs. Lombardus izbraukāja, līdz Latgalītei neaizbrauca, jo tā kā vienkārši vairs neredzēja īsti jēgu, tur baigi braukāt, terēt savu laiku. Lombardos teica, ka viņus visdrīzāk nepaņems, tāpēc, ka it kā viņi ir reģistrēti un viņi pārbaudot, bet arī ticamība maza, ka viņi pārbauda riteņus, vai viņi ir reģistrēti. Mācība neatstāt riteņus pat pieslēgtus nekur. Viss, ja tu ej, tad kādam jāpaliek ārā pie riteņiem, nevar viņus atstāt. Pieslēgšana riteņus nepasargā. Esot tāda slēdzeni, kur garantējot, ka neaizdzīs, bet man vienalga negribās ticēt, pamēģināt var nopirkt, bet Abi tagad esot iegādājušies jaunus velospēdus, bet atšķirībā no iepriekšējiem šoreiz tos arī apdrošinājuši. Gandrīz katrā velozagļu stāstā figurēja vārds Lombards, un acīm redzot, liela daļa no nozaktiem velospēdiem tur arī nonāk. Un arī mēs nolēmām pārbaudīt, cik viegli ir nodot Lombardos velospēdus bez dokumentiem, kas tikpat labi nozīmē, ka tas varētu būt arī zakts. Un tālāk ņemam iepriekš mūsu intervēto pieredzējušo velozagli, kurš ar mūsu doto velospēdu dosies uz Lombardiem, lai to ieķīlātu. Turpat pilsētas centrā. Pirmajā Lombardā velospēdu jau ir gana, vairs neņemot. Otrs Lombards šaubīgi nopēta mūsu velospēdistu un atsaka. Trešajā Lombardā velospēdu var tikai pārdot ieķīlātnē. Tas mums šoreiz nedara, jo velospēdu zaudēt negrasāmies. Bet ceturtajā mūsu apmeklētajā Lombardā ar nosaukumu Centrālais Lombards viss izdodas, un arī nekādus velospēdu dokumentus jāuzrāda nav. Šis velospēds turklāt ir reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz cita vārda, bet arī tas nav traucēklis. Tiesa, lai arī velospēds pērn pirkts par aptuveni 800 eiro, piedāvātā summa ir pat ļoti niecīga. Здрасте. Можно заложить? Скажите, секундочку, сколько денег? 50. Реально? Сколько? 30? 30, да. Давайте 30 хотя бы. Velospēds ir ieķīlāts, bet mēs vēl nolēmām pārbaudīt Lombarda goda prātu. Kā viņi reaģētu, ja nākamajā dienā uz Lombardu atnāktu velospēda īstā saimniece ar fotogrāfiju? Sakiet, lūdzu, jūs varat palīdzēt? Es pa Lombardiem staigāju meklēju šitādu riteņu. Nav redzēts tāds? Ko man darīt? Bet ir reāli atrast jūs? To dara tikai policija. Tā jūs neatradīsiet viņu. Tikai policija. To numuru,
Jūs nevarat tā sazināties ar to CSDD datubāzi vai jūs pārbaudat riteņus, jo viņš bija reģistrēts? Mēs pārbaudām, bet situācijas ir dažādas. Tātad šāds velosipēds te redzēts nav, un ja jau cilvēks ir uzrādījis savu personas apliecinošo dokumentu, tad Lombards tic uz vārda, ka velosipēds nav zakts. Mirkli vēlāk dodamies to arī izpirkt, un, kad tas ir darīts, atkal uzrodas velosipēda saimniece. Labdien! Jā. Es šodien jums jautāju par šo riteņu. Jūs teicāt, ka tāda jums nav. Es noliktavu neredzēju. Kur te viņš bija? Noliktavu? Jūs neredzējāt noliktavā? Šodien pirmo dienu strādāju. Jūs kāpēc nepaskatījāties? Datubāzē jums ir? Datubāzē mums ir, jūs nepateiciet ne numuru, nekā. Jums nebija interese? Protams, kāda man interese. Secinājums skaidrāks par skaidru. Kāda gan interese Lombardam būtu nodot savus klientus, pīties ar policiju, ja likums to neprasa, un paralēli no šī darījuma Lombards labi var nopelnīt. Proti ieguvis velosipēdu par 30 eiro, Lombarda tirzniecības cena varētu sasniegt pat 200 eiro, ņemot vērā velosipēda īsto vērtību. Būs vēl vairāk sižeti, bet jūs redzējāt šādu apkopojumu. Māri, tev arī ir, es saprotu, nozagts velosipēds. Kāda ir tava pieredze? Man jāsaka, vienreiz tikai nozagts. Un pieredze bija tāda, kas man pārsteidz, un kas arī jāsaka, visi kaut ko teica mācības. Ja? Jūs domājat, ka nezog ziemā, tad zog arī ziemā. Jo man liekas, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi janvāra mēnesī zakt velosipēdu pirms sezonas sākuma. Bet, tad nozaga. Punkts. Otra lieta. Kurā vietā? No slēgtas kāpņu telpas Bruņinieku ielā, atvainojos Ģertrūdas ielā. Un mana kļūda, acīm redzot, bija tā, ka es tātad paļāvos uz to, ka pirmām kārtām tā ir slēgta kāpņu telpa. Un otrām kārtām es saslēdzu pašu riteni, bet nepieslēdzu riteni pie, piemēram, pie kāpnēm, margām vai kaut ko tam līdzīgi. Jo man likās, ka, man vaina. Bet man bija laba, nevis man tagad ir šī, bet man bija tā, kas bija iepriekš kā otrā labākā minēta. Ar tām ķēdēm. Ar tām ķēdēm, ja, un man tas, godīgi sakot, joprojām ir nesaprotams, kāds nebija slings. Es saprotu, ka tavu velosipēdu varēja paņemt uz pleca un aiznest projām, ja viņš nebija nekur. Pēc tam lēnā garā to ķēdi tik galā. Bet iedomājies uz Ģertrūdas ielas tur ar kaut kādu saslēgtu velosipēdu stepīties, sviests. Ziemā turklāt. Bet atcīmredzot, cilvēkiem ir ko nodarboties. Kā tu tagad dari? Izvēloties atslēgu? Man tagad ir šī, bet visā citādi es vienkārši, tā kā muļķis meklēju stabu, kur pieslēgt. Šīs, starp citu, ir tās, ja skatītāji redz, šīs ir tās knaibas, ko mēs arī iegādājamies par 6 eiro. Kā redzams, viņas pat ir pielāgotas, lai ir ērtāk šķērēt, un tas ir iespaidīgi. Ja mēs runājam par šiem zagļiem, pirms mēs runājam par pašu cilvēku atbildības jautāšu policijai, cik šobrīd aptuveni Rīgā ir, varētu būt tādi zagļi, kas ļoti konkrēti medī velosipēdus, kā šis, ko mēs bijām intervējuši? Kaut kādus konkrētus ciparus būtu diezgan grūti nosaukt, jo pārsvarā tie cilvēki, kas to nodarbojās, notiek visu laiku viņu rotācija. Kaut kādi cilvēki tiek aizturēti, viņi atrodas ieslodzījuma vietās. Ja. Tajā pašā laikā nāk kaut citi ārā. Ja, un tā viņi visu laiku arī mainās. Ja, un kaut kādus konkrētus ciparus tur grūti nosaukt. Un tāpat arī citi var pamainīt savu darbības profilu un no jauna pievērsties tieši velosipēdu zādzībām. Bet, piemēram, kaut arī šis varonis, kurš tagad ir iekritis 3. reizi, un tagad viņš, protams, kārtīgi reizi saka, ka viņš vairs nekad dzīvē nezags velosipēdus. Bet, redziet, ir tās narkotikas. Jūs ticat, tur ir versija, ka šādi cilvēki labojas? Dzīvē praksa pierāda, kad droši vien 90% pēc atbrīvošanās viņi atkal atsākt nodarboties ar to pašu, ko viņi nodarbojušies. Jā. Tas, kas tur bija vēl viens stāsts par šo te, kur veikalā iegāja, un tas neizklausījās tāds narkomānu tipisks stāsts, izplānot to visu un beigt savā ziņā. Labi, tas cilvēks nebija ievērojis kameras, un tas viņu nodeva. Bet vai mēs varam teikt, ka tie ir tikai narkomāni, kas zog velosipēdus? Ir, protams, arī cilvēki, kas nelieto narkotikas, bet lielākā daļa viņi narkotiku vēl lietotāji.
Un pārsvarā lielākā daļa ir iegūtās naudas, viņi izlieto tieši narkotiku iegādē. No apdrošināšanas viedokļa mēs par to apdrošināšanu jau konkrētāk runāsim mazliet vēlāk, bet redzot šo visu, kā jūs skatāties uz to riska pakāpi, ka tas velosipēds varētu tikt nozagts? Redzot un zinot mazliet statistiku, tā riska pakāpe ir diezgan augsta. Un katrā ziņā viņa noteikti ir atšķirīga, vai tā būs, teiksim, Rīga un Rīgas centrs, vai vienalga Rīgas priekšpilsētas, vai, teiksim, kaut kāda nelielāka pilsēta, piemēram, Cēsis vai, nezinu, Viļāni. Tā kā tā riska pakāpe ir dažādās vietās, un katrā ziņā riska pakāpe kā tāda ir samērā augsta, un jo velosipēds faktiski ir dārgāks, jo tā riska pakāpe ir augstāka. Vēl pirms mēs pārējām uz pašas sabiedrības atbildību par lombardiem. Tur tas, kas parādījās, ka tā viena vieta, kur ļoti aktīvi droši vien ir tas otrreizējais tirgus, ir lombardi. Un, ko šobrīd, ko lombardi, kurā brīdī viņiem ir jāziņo policijai, kurā brīdī viņiem nav, tur izskatījās dažādi. Ja? Principā, kad cilvēki nāk nodot mantas, viņi nepārbauda, vai viņas ir zaktas vai nav zaktas. Ja? Un, principā ir tā, ka ja mēs paši atrodam viņus kaut kur lombardos, tad mēs viņus atrodam, ja? Bet lombardi paši par to nezina. Tas, kas man izbrīna, lombardam, it kā tu vari uzlikt pa pienākumu, ka pieņemt kaut vai tos pašus velosipēdus, kuriem ir kaut kādi dokumenti, tagad mums ir reģistrācija, paņem līdzi kaut kā apliecina, ka viņš ir piereģistrēts, ka viņš ir it kā sasaistīts ar to tavu pasi. Ja? Tas nav kaut jā, bet tā jau sižetā pašām tur bija ļoti labi parādīta šī peļņas marža. Ja tā marža ir tik liela, tad, relatīvi, bet, tad es domāju, tas neatturēs jebkurš regulējums. Tas vienmēr būs negodprātīgi. Un tāpēc, protams, arī es līdz ar to ļoti labi sapratu to meiteni, kur laikam nebija tur baigi meklējusi un cīnījusies. Es arī, godīgi sakot, tajā, kad man nozaga nākamā dienā, es vienkārši nopirku jaunu riteni un tur jau arī parādījās tas saimnieks, kur mēs speciāli sūtījām, kas teica, man saimnieks man bez muzeja tikko ir nozagts, ja? Un tur neviens nelikās nezinis. Neviens pat netaisījās neko tur skatīties savās novietavās. Tāpēc arī es domāju, ka tur tā drusku, tas tur nav pat ko vainot, piemēram, valsti vai policija. Ir tā kā ir, kur viņas visiem blakus neizstāvēs. Apdrošinātājiem kādas pieredzes lombardiem, ko tur varētu darīt vai ko nevarētu darīt? Tieši tādas pašas kā Māriem vai policijai. Ko darīt tur praktiski? Ja tur grib kaut ko darīt, tad varbūt ir kaut kāds risinājums, teiksim, ar kaut kādu likumdošanas aktiem, kas liktu viņiem kaut kādā veidā pārbaudīt, teiksim, šīs preces izcelšanos, teiksim tā. Bet vai tas tā ir pašlaik, nezinu, neesmu jurists, vai tas varētu būt, arī nezinu, noteikti diskutējam tēmu. Policijai tas varētu palīdzēt, ka, piemēram, pieņemot. Es saprotu, ka viņiem ir bizness un ka viņi izdomās vēl 50 veidus, kā apiet šo normu, bet tajā pašā laikā, paprasīt dokumentus. Protams, ka tas palīdzētu, ja tā būtu. Bet te ir runa tieši arī konkrēti, ja pa velospēdiem, labi, tur viņam būtu iespējas, pārbaudīt, bet ir jau lietas, ko viņi nemaz nevar pārbaudīt. Ja mēs pa citām kaut kādām lietām runājam. Labi, vismaz vienu velospēdu. Tieši pa velospēdiem, jā. Tā ir viena lieta. Otra lieta jau, ka mums tā Lietuva vai Igaunija tik tuvu, un, ja to velospēdu Bauskā paņem un pēc 10 kilometriem ir lejuša robeža, tur šī numuru salīdzināšana praktiski neko nedod. Bet kaut kādu daļu, noteikti, kad šī obligātā numuru salīdzināšana, vai kā lai viņi nosauc, kaut kādu daļu zādzību noteikti novērst. Es vienkārši komentēju vēl tos divas lietas. Pirmkārt, tas, ka tiešām varbūt cilvēki, man arī mājās ir slēdzamā kāpņu tāva, bet es slēdzu vienalga riteni, jo man liekas, ka daudz cilvēku liekas, ja viņi ir ar kodu atslēgu durvis ciet, tad viss kārtībā. Bet tas varētu būt viens, kas tiešām jāņem vērā, ka var izspert no slēdzamās kāpņu tāvas. Bet otra, kur meitene teica, ka kādam jāstāv blakus, es nezinu, es stoiskāk izturos, es nevaru, man nav kas stāv blakus, ja, piemēram, man ir darīšana, bet tas iezīmē to kopējo loku, ja man ir
darīšanas vecrīgā, tad es atstāju pie Saeimas, tur, kur viņiem... Pie Saeimas drošībniekiem? Nē, tur, kur policijas mašīna stāv, jo es domāju, ka tur varētu... Piestutēt pie policijas mašīnas? Nē, es pieslēdzu, ja. Vai, piemēram, ja man ir jāiet kāds intervēt uz satiksmes ministriju vai uz Latvijas dzelzceļu, tad es pasaku, es neatstāšu, es nesīšu iekšā, jo es neatstāšu pie staba piekāpē. Pie Andrija Matīs kabinetā. Mierīgi, jo tā kā tas ir tas, ko Jānis saka, kas tā pa vietu ir. Protams, ja man būs darīšanas kaut kur ārpus varbūt centra, tad okay. Īsa reklāmas pauze, un pēc tam parunāsim, kā tad cilvēkiem darīt, lai tā varbūtība, ka nozags to velospēdu, būtu mazliet mazāka. Mēs esam atpakaļ studijā. Ko mēs varētu vēl no šiem sižetiem teikt, kas būtu tās pirmās padomi? Kā tomēr, kur neatstāt? Viens izskanēja, arī, ja tā reptēlpa ir slēdzama ar kodu, tad iespējams šie cilvēki tos kodus visus tavus zina no galvas. Ja arī, ja tur ir kāda iestāde, tad viņi jau redz, kur tur cilvēki iet vai zvaniet tur uz 5, piemēram. Ja jūs gribat tikt uz kantoru X, viņi uzspiež 5 un tiek iekšā. Vēl cilvēkiem es no savas pieredzes, esmu ievērojis, kas ir, ka, piemēram, spiežot 3 gadus vienu un to pašu kodu, viņš nobružājas un tā 4 ciparu kombinācija ātri vien. Kas vēl no policijas viedokļa? Ko jūs aicināt cilvēkus darīt, lai tas risks būtu zemāks? Pirmkārt, lai samazinātu to risku, vajag pašam maksimāli parūpēties par to savu velospēdu. Ja? Pats primārais jau jāsāk ir ar pietiekami kvalitatīvu drošības kaut kādu trosi, ja? Jo uz to naudu taupīt nevajadzētu. Tas, kas izskanēja. Es pat teiktu, ka tas vārds trosi īsti vairs nav pareizs, jo šīs vairs nav troses, tas puisis teica, ka viņš salauž, ja, un vienīgais, ar ko bija ar to bija problēmas. Ja. Tas, teiksim, primārais. Tālāk, obligāti vajadzētu velospēdu reģistrēt CSDD datubāzē. Ja. Jo tas gadījumā, ja šo velospēdu nozagtu, ja, tas policijai atļaut identificēt šo velospēdu, ja viņš tiktu atrasts. Arī tajā pašā Lombardā jūs piemēram atrodat. Jo bieži vien policija saskarās ar problēmu, kad ir kaut kāda velospēda, kurus vajag pārbaudīt, kurus vajag izņemt, ja, bet viņus nevar identificēt kā zaktus, tāpēc, ka viņi nav nekur reģistrēti. Ja. Un bieži vien arī paši cietušie, viņi pat nezina sērijas numuru pat savam ritenim. Ja? Vajag ierakstīt tātad telefonā, vajag nofotografēt. Tātad arī svarīgi būtu ne tikai reģistrēt CSDD, par to reģistrāciju to var CSDD mājaslapā visu iepazīties, kā tas notiek. Būs ižetiņš arī. Jā, bet kā arī kaut kur pierakstīt velospēdu sērijas numuru. Pirmkārt pierakstīt nosaukumu velospēdu sērijas numuru un treškārt nofotografēt. Jā, nofotografēt, lai ir bildes, ko gadījumā kas var iesniegt policijai. Ja? Un tas, kas vēl izskanēja, mēs skatīsimies vēl sižetus, tāpēc es mazliet tā kā dzenu uz priekšu. Tas, kas vēl izskanēja, 3. stāvs, balkoni, ir aizsniedzams. Jā, un arī 2., 3. stāvs. Pa lielam tā nav problēma priekš zagļiem. Jo līdz ar to pieliks pārtrauc, jo tas nozīmē, ka tā problēma jau vairāk sāsināsies tad, kad cilvēks sāks vairāk braukt ziemā. Jo vasarā, rupi sakot, nav jau varbūt tas ritenis tik netīrs, lai viņi neienest arī dzīvoklī, bet pats saprot, ziemā ar sniegainām riepām baigi negribās, un viņi jau automātiski atstāja kaut kur kāpnes. Kas nozīmē, ka pie tā balkona margām tad arī vajag piesprādzēt, ja arī viņš ir vēl gribētos obligāti arī pateikt to, kad kā kāpņu telpā, ja ka ritenis ir ievests kāpņu telpā, un ja viņam ir vai no atslēga vai kaut kādas kodu durvis, tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka ritenis ir drošībā. Ja? Tātad arī attiecīgi, ja viņus atstāja kāpņu telpās, tad arī lietot šo saslēgšanas līdzekļus, ja arī kāpņu telpā. Ir vēl viens padoms, un tagad skatīsimies vēl nākamo sižetu, kā veikaliem būtu jārūpējas par to, lai mazāk zaktu. Skatāmies sižetu. Operācija Velozagļi. Nereti netiekot galā ar velospēda slēdzeni, zagļi dara vēl citādāk. Proti no velospēda atvieno priekšējo riteni, kas ir pieslēgts, bet visu pārējo paņem.
Braukt ar tādu velospēdu bez riteņa, protams, nevar, bet nodot detaļās var gan. Un, lai tā nenotiktu, velobraucēji tiek aicināti pie velo novietnes pieslēgt ne tikai riteni, bet arī pašu velospēda rāmi. Bet veikali un citas iestādes tiek aicināts izvēlēties tādas velo novietnes, kur tas būtu iespējams. Nolēmām apsakot vairākas vietas Rīgā. Maksima pie Mūkusalas apļa. Velo novietne ir, bet, kā redzams, pieslēgtai faktiski var tikai pirmo riteni. Rāmi ne. Dodamies apsakot Krasta ielas tirdzniecības vietas. Pie dažām no tām velo novietnes nav vispār. Pie lidojuma veikala Sky, kā redzams, velo novietnes ir, bet velobraucējiem nedrošas. Un vienīgā vieta, kur velospēdu var pieslēgt, kā to iesaka darīt, ir lielveikals Mols. Mazs aspekts. Mazs aspekts, bet, manuprāt, ļoti svarīgs, ne? Nē, protams, un atklāti sakot, viena lieta pieslēgšana, bet atklāti sakot, dažas no tām novietnēm arī tādas, ka tur vispār grūti riteni dabūt iekšā, atklāti sakot, un tad viņi kaut kā tur iemoki, tur tiešām tur pašu ritenīti tur kaut kā pieslēdz. Nē, tur ir ļoti dažādi, un tas, sakot, ne jau tikai veikali viena, jāsaka tā, grēko. Es neizteikšos par dažu, teiksim, iestāžu it kā ierīkotajām velo novietnēm, kur ir tieši tas pats, ka tu ieliec riteni, tu priekšējo riteni, un tu viņu saslēdz. Saskaraties ar situāciju, ka ir tikai priekšējais ritenis velo novietnē un pats vispārējais nav. Ir arī tādi gadījumi, jā, tāpēc arī tieši nav ieteicams šādā veidā pieslēgt šos riteņus, jo tāda problēma ir. Jā. Tā savukārt ir atziņa visiem veikalniekiem, arī valsts iestādēm un visi tie, kas tā kā cenšas izdabāt velospēdistiem, ka, ja jūs to darat, tad darat padomā. Skatāmies vēl viens sižetu. Operācija Velozagļi. Viens no veidiem, kā vēl pasargāties no velozagļiem, jeb neciest ar to finansiālus zaudējumus, ir velosipēdu apdrošināt. Ties, kā izrādās, apdrošināšanas piedāvājumi pret velosipēdu nozagšanu ir gaužām maz, un šobrīd to piedāvā tikai viena kompānija – BTA. Ja velospēds veikalā maksājas līdz 1000 eiro, par gada apdrošināšanu jāmaksā 29 eiro, un par velospēda nozagšanu uztraukties vairs nevajag. Jā, jūs varat arī pie lielveikaliem vai sabiedrības vieta, jebkurā atstāt arī. Galvenais, lai tas būtu pieslēgts ar ķēdi. Tāda prasība ir, lai viņš pieslēgts būtu. Tā vienkārši atstāt nepieslēgt, protams, ka nedarbosies. Ja nozog sola pat kompensēt visa velospēda vērtību vai nopirkt jaunu. Jā, tur būs arī visi dati, jā, marka, modelis. Un tad arī pēc tam skatīsimies. Un, jā, bija gadījumi, tad atlīdzināja arī tādu pašu velosipēdu, piemēram, bija arī tādi gadījumi, vai arī pilnā apmēram saņemt. Jo pašrisks arī nulle ir. Jā, tā kā jums pašai nekas nebūtu jāmaksā, ja kaut kas notiek velosipēdu. Jā, un darbības pa teritoriju ir visa Latvija. Lai apdrošinātos, velospēdam jābūt obligāti reģistrētam Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Attālināti ar interneta starpniecību tas maksā nepilnu eiro, bet klātienē saņemot arī uzlīmi nepilnus 3 eiro. Kopumā šobrīd CSDD reģistrēti vairāk nekā 26 000 velospēdu, un tas ļoti palīdz arī policijai gadījumā, ja velospēds ir nozagts. Jo proti, reģistrējot velospēdu, saimniekam ir jānorāda gan velospēda marka, gan rāmja numurs, gan fotogrāfijā jāfiksē, kā tas izskatās, ko visu nereti cilvēki aizmirst, kad velospēda vairs nav. Un jau vēlāk atrast velospēdu ar nosacījumu, ka saimnieks zina, ka tas bijis tikai zils, praktiski nav iespējams. Redzēt, vēlreiz atgādinājums, ka vērts šo mantu reģistrēt. Otrs, kāpēc šobrīd ir tikai viens tas apdrošināšanas piedāvājums, vai tas ir tas augstais risks? Nē, es nedomāju, ka tas ir augstais risks. Es drīzāk domāju, ka tas ir saistīts, tas ir piedāvājuma pieprasījuma jautājums. Respektīvi, ja ir pieprasījums, tad radīsies arī piedāvājums. Tā ir tīra tirgus situācija. Un vēl jau ir otrs aspekts, kad diezgan daudziem apdrošinātājiem īpašuma apdrošināšanā ir iekšā velosipēds arī. Tas ir gadījumā, ja ir īpašums, tad, protams, tas var pieapdrošināt klāt arī velosipēdu, bet, ja man tā īpašuma nav? Tad ir jāpērk atsevišķi šī velosipēda apdrošināšanas polise. Tā kā par to popularitāti es teiktu, tas ir piedāvājuma pieprasījuma jautājums. Tad, ja būs pieprasījums vairāk, būs velo lietotāji, kas gribēs apdrošināt tos velosipēdus, tad attiecīgi es domāju, ka apdrošinātāji arī reaģēs un šis piedāvājums radīsies. Kā jūs domājat, ja arī, piemēram, tā apdrošināšana pletīsies plašāk un tiešām daudz cilvēku izvēlēsies šo ceļu,
Tur varbūt jautājums arī par tām ķēdēm, ar kādām ķēdēm, kurā vietā. Teiks, tā beigās apdrošinātājs piedod, tu pats vainīgs, ja, ka tik maza. Es domāju, ka kaut kādā mirklī tas noteikti varētu būt. Ja šī mirklī, teiksim, BTA prasības ir faktiski, lai ķēde būtu un lai būtu reģistrēts CSDD un lai būtu kaut kādas dažas bildītas ar to fotoaparātu, tad es domāju, ka kaut kādā mirklī noteikti apdrošinātāji aizdomāsies arī līdz kaut kam šitādam. Jo, vai to var uzskatīt par ķēdi, un tad es pieļauju, ka kaut kādas prasības par šīm te drošības ķēdēm varētu parādīties. Tev ir apdrošināts, tad esošais velospēds. Gadījis, ka nav, nē. Kāpēc? Man draugi kurjeri teica, ka jāapdrošina, visu izstāstīja, bet man nav bijis laika. Es vienkārši godīgi saku. Reģistrēts? Arī nav. Arī, es esmu pilnīgi neapzinīgs lietotājs. Par apdrošināšanu kāds komentārs? Es domāju, ka zādzību skaitu tas nesamazinātu, bet no policijas viedokļa būtu mums izdevīgi, ka tas jau vairāk apdrošinātu, jo vairāk jau automātiski viņus vajadzētu reģistrēt CSDD datubāzē, un arī pēc tam atrast vieglāk būtu. Viena tendence, ko mēs kā apdrošinātāji esam piefiksējuši, ka vairāk apdrošina tieši dārgā gala velosipēdus. Respektīvi, tie diezgan loģiski, tie pāris 100 velosipēdi viņi netiek drošināti. Varbūt arī nav jēgas. Cena bija 20–30 eiro gadā. Ja, piemēram, parādītos konkurence, iespējams, tas rādītājs varētu būt vēl zemāks. Cena īstenībā pat ir normāla. Nav runa par to. Es domāju, 20 eiro gadā to jau nevar atļauties. Redziet, studijā ir mazāk atbildīgs velobraucējs. Paskatīsimies vēl pēdējo sižetu, kā par savu velospēdu rūpējas citi velobraucēji. Operācija Velozagļi. Kā par savu velospēda drošību rūpējas paši velobraucēji. Dažas intervijas Rīgas ielās. Man ir ļoti laba ķēde. Ļoti laba? Jā. Es varu nofilmēt. Cik tāda maksā? Es nezinu, viņa nāca klāt ritenim, un man nav zināma riteņa cena. Aha. Tad jūs uzskatāt, ka pie lielveikaliem ir droši atstāt, ja ir laba ķēde? Ja ir laba ķēde, jā. Un jums? Man ir ļoti līdzīgi. Es domāju, ka jāstāsta arī tā, pie kā tu stiprini tieši to velospēdu. Jā, starp citu, vienmēr vajag arī caur aizmugurēju ritenes, jo, Paldies, tu tikko pateici, ka man ir nepareizi piespēlēt. Tev ir nepareizi, jo tad nekad nevajag sprāzēt tikai priekšēju riteņu, jo to var noskrūvēt nost. Tad arī tehnikai jābūt pareizai. Jā, es zināju, ka vispareizāk ir caur aizmugurēju riepu un tad vēl caur, kas ir šo. Kas tas ēdeklis? Rāmi, jā. Ir kāda bijusi pieredze ar zagļiem? Nē, bet ir pieredze, ka es atstāju uz visu nakti un neviens nenozaga. Šeit? Nē, tas bija centrā, bet arī pie Dāles teātra. Kā jūs rūpējaties par riteņu drošību? Kādā ziņā kā rūpējos? Pret zagļiem. Nekā. Man viņš ir tik nevērtīgs, lai viņu nezaktu. Nav jau nekad viņš pasargāts, bet ar šādu ierīci vismaz bišķīt kaut ko, bet cik viņš var notur. Ja jau atnāk ar augsto uzpūšanu aci, tad jau ātri viņi var nozagt. Jums ir bijusi pieredze ar viņiem? Nav pieredze, bet ir bijusi pieredze ar draugiem. Kā? Jā. Ar šo atslēgu. Jums šķiet, ka viņi ir ļoti laba? Kas ir ļoti labs? Šī atslēga. Savu funkciju tā pilda. Jūs arī reģistrējat CSDD to riteni? Nē, šķiet, ka nē. Kāpēc? Tādēļ, ka tas nav nepieciešams. Tas nav tik jauns. Un es to neatstāju gana ilgi. Līdz ar to, ja es to atstāju, tad es to atstāju uz laiku, kas ir līdz vairākām stundām. Vairs es jums neko nejautāšu, un jūs redzējāt, ka tā atbildība par savu velospēdu ir, es teiktu, tāda pusatbildība. Nepadomājam dažkārt līdz galam. Es domāju, ka pēc šī raidījuma daudz aizdomāsies arī par to, ka tie, kas zog velospēdus, tik tādi gluži viņi nav. Ja? Un viņi vāktē skatās tos velospēdus, vērtē kādas ķēdes, vērtē, kur viņš stāv, kad varēs aiznest to velospēdu. Tas ir pirmais, ko ņemt vērā. Otrs, es saprotu, ka policija pietiekami tur daudz ko strādāt, un cilvēki, ja grib, ja tas velospēds ir nozagts, un ja grib, lai policija pilnvērtīgi varētu to velospēdu meklēt un atrast, lūdzu savos telefonos selfijus ar saviem velospēdiem un arī par reģistrēšanu. Un
tie tādi arī ir tie galvenie secinājumi. Un jauku jums velo vasaru un tikšanos pēc nedēļas. Visu labu!